Vienā dienā ņemt un iemīlēties cilvēkos un vietā. Tas ir stāsts par Gulbenes mājas kafejnīcu dienām, kur katra vieta pārsteidz ar savu unikālo identitāti un viesmīlību. Vajag izvēlēties tagad vienu dāvaniņu? Jā, vienu. Lai iet šis te skatās uz mani. Šis, ja? Jā, šis te. Tātad izvēlēta ir bilde un jāsameklē otra tāda pati. Tas nozīmē, ka šeit jums šodien ir arī uzdevumi. Ir dāvana. Bet arī uzdevumi. Jā, uzdevums pie dāvanas. Eju meklēt. Pēc bildītes. Pēc krāsām arī var. Arī pēc krāsām. Brīles jāņem no šis varētu būt, ne? Nē. Jā, reku. Jā, droši var ņemt. Tur ir konfektīte un citāds no Apsīšu Jēkaba stāsta bagāti radi. Un tas bija tikai sākums mūsu viesošanās laikam Apsīšu Jēkaba Kalaņģos. Kultūrvietā, kuras sirdsritmu uztur Aiva un viņas māsa Vaira. Sirsnīgas, zinošas un arī gardu ēdienu pagatavot protošas kundzes. Tiekam aicināti pie galda un kārtīgi sacienāti gan ar vietējo limonādi, gan kūkām un gaļa zupu. Tie gaļi tiešām ir no manas mājas, no manas kūts. Un tad ir arī tās kūkas, ko mēs cepam. Parasti mēs cepam ar māsu kopā, tad es vāru krēmu, māsa garnē. Mēs to darām sava priekadēļ, tā varētu teikt. Un, lai iepriecinātu citus. Tie, kas runā pa peļņu, kā tur ir, ka šī esot tā īstā diena, kad varot gada griezumā peļņu nopelnīt? Es domāju, ka tiem, kuri ir profesionāli pavāri, viņi tiešām ar šajās dienās arī sevi parādīt, arī palepoties. Bet jums ir cits mērķis? Mums ir cits mērķis, mums ir tā Apsīšu Jēkaba māja, mums gribas, lai te tāds mājīgums saglabājas. Tāpat kā Druvienā, kur pēc skolas slēgšanas tapis latviskās dzīveziņas centrs, un arī tas šodien uzņem gan tālus, gan tuvus viesus. Godīgi sakot, es esmu dzimtais druvēnietis, bet es māju kafejnīcā šeit esmu pirmo reizi. Kāpēc? Jo beidzot ir normāla ēdienkarte, to, ko es arī ēdu. Un tas, kas liekas tiešām garšīgs, un tad es arī nāku. Tas ir ļoti interesanti patiesībā, jo tāpēc, ka tā vide arī mainās tajā brīdī, ja, un tā skatāmies, ko tas cilvēks vispār spēj dot tiem citiem cilvēkiem, un viņi jau parasti šajās māju kafejnīcās dod laikam ar visu savu sirdi un dvēseli to, ko viņi dara, jo tas laikam tomēr ir tas kaut kāds sirds darbs. Es nezinu, tur peļņa diez vai beigās sanāk, bet tas ir tas sirds darbs un tas gandarījums. Mēs jau 5. gadu piedalāmies māju kafejnīcas dienā, un tieši tāpēc, lai šo vietu popularizētu, lai ļaudis uzzina, cik te ir skaisti Druvienā. Ikdienā piedāvāja meistarklases gan pieaugušajiem, gan bērniem. Klūgu pinēju studija Saulīte darbojas. Vasaras nometne tūlīt augustā būs. Maijā mums bija ļoti skaisti klūgu pinēju svētki. Prāta spēles mums jau 4. gadu būs jau arī, tā kā ļoti daudzveidīgs piedāvājums. Druvienā daudzveidīgs, Gulbenei pavisam neierasts piedāvājums ciemošanās pie mašīnista. Uz to ved šauras stāvas kāpnes, kas iedveš vēsturisku romantismu. Šis ir dzelzceļnieku dzīvoklis, kurš reizi gadā atverās un pārtop par kafejnīcu. Šodien aicinām uz mājas saldējumu. Pagājušā gadā piedāvājumā bija tādas vienkāršas pusdienas, kādas tās varēja būt dzelzceļnieku ģimenei. Šogad tā jau bija improvizācija par tēmu, ko ēstu dzelzceļnieki karstā vasarā pa ceļam uz Zaļumballi. Bet ikdienā, kas šeit notiek? Ikdienā šī ir mana darbnīca, bet cilvēkiem, kuri nemeklē komfortu, bet meklē īpašu pieredzi, ir iespējas arī palikt pa nakti un izbaudīt 20. gadsimta sākuma sajūtas. Mierīgāka diena nekā pagājušajā gadā, bet cilvēki bija gan no tālienes, no Rīgas un no blakus novadiem, bija arī tepat tās vietējie, kas pat savukārt ir dzīvojuši tepat kaimiņos kādus pāris 10 gadus atpakaļ. Vēlmi turpināt vēsturi tiesa savas dzimtas mājās ir arī Vēverbrantu ģimenei, Briežu dārza jaunpeļņu saimniekiem Laurai un Kristapam. Es esmu uzaudis govis ganiem kādreiz. Bet, principā, tēvs nomira 19. gadā, un tad es mantoju. Un šis ir mūsu dzimtas īpašums 4. paudzē. Mēs gribam te darboties, ņemties, audzināt bērniem darba tikumu. Un šī ir mūsu vietiņa, kur mēs braucam un izbaudam dzīvi. Lai arī Kristaps uzsver, ka lielākoties nākas uzturēties Ikšķilē, kas viņaprāt noteikti ir viena no ģimenēm draudzīgākajām vietām, lauku idile un interese par dzīvniekiem vilina uz jaunpeļņu pusi. Šobrīd ir saimniecībā 16 brieži, ganāmpulkā 4 jaundzimušie. Pārējie ir jau pamatganāmpulks. Briežus izvēlējāmies dēļ tā, ka tik daudz ar viņiem jādarbojās ikdienā, vairāk tomēr tāda piebarošana tikai. Doma ir par turismu un attīstību tieši reģionālā ziņā, tieši lai popularizētu šo vietu.
Un tāpēc arī māju kafejnīcas izvēlējāmies, jo gribam parādīt cilvēkiem, ka esam šeit. Mūsu galvenais ēdiens šodien ir briežu burgeri, ar ko mēs arī izcelsimies citu saimniecību vidū. Ceram, ka tas pavērs durvis arī uz to, ka gribēs pie mums braukt vēl. Gribējis, to apliecinu arī no savas puses, jo cienestā pasniegtais burgeris pat man, kura burgeri parasti neizvēlas, tas šķita patiešām garšīgs. Taču lielākā vērtība Jaunpeļņos topošais briežu dārzs un sajūta, ka šajā mājā dzīvo patiešām īsta latviešu saime. Tāpat kā Lēsciema Kadeķīšos, kas faktiski apbūra ar savu vidi, saimnieku viesmīlību, viedumu un neparasto ēdienkarti. Un ne tikai mani. Es tā kā ļoti rūdīts gaļēdājs esmu. Es pagājušajā gadā pirmoreiz atbraucu pamēģināt. Man tik ļoti patika, ka es šogad knapi varēju sagaidīt, kad būs tās kafejnīcas dienas, lai atkal nomēģinātu šo ēdienu. Tas ir kaut kas savādāks un kaut kas tāds, kas ir tiešām jāpamēģina arī rūdītiem gaļēdājiem. Ēdienkartē ir galvenokārt Latvijas nezāles. Tās mēs lietojam ikdienā un vēlamies iedvesmot un parādīt cilvēkiem, ka ar tām var ne tikai veselīgi paēst, bet arī garšīgi. Arī gaļēdāji, teiksim, ir pārsteigti, ka viņi ir pilnīgi paēduši. Un viņi ir no pagājušā gada pieredzes šeit esot, saka, kad ir mēģinājuši arī ikdienā vairāk uztur bez gaļas. Esam pētījuši viņu iedarbību un visas uzturvērtības, lai mēs iegūtu maksimumus labumu savam ķermenim. Un bija vēlme, iedvesma dalīties ar to citiem. Tā arī es tiku pie vīgriežu braunie receptes un iedvesmas atbraukt šeit vēlreiz. Gan uz kādu pirts rituālu, gan aromdiagnostiku, kas atklāja cilvēku slēptāko pusi. Un, protams, ar lielu interesi ļāvos sacienāšanai. Un tagad man skaidrs, kādēļ visi šurp tiecas. Viesi ir gan no Rīgas speciāli braukuši, no rīta bija pāris, kas no Igaunijas atbrauca speciāli. Pagājušajā gadā bija no Zviedrijas, šogad arī cilvēki no Zviedrijas, pagājušajā gadā bija no Amerikas. Tā kā šeit viss notiek šajās mājās. Tas nozīmē, ka jūsu māja kafejnīca ir starptautiska? Jā, noteikti. Pirms 20 gadiem es Anglijā strādāju pa viesmīli, tā kā 20 gadus nebiju strādājis, tagad pie draugiem izdomāju palīdzēt, un tā ir tik fantastiska sajūta, kur apkalpot nepazīstamus cilvēkus un sniegt viņiem to labāko no sevis un saņemt enerģiju atpakaļ, ka viņi ir priecīgi, apmierināti. Un šī vieta vispār ir ļoti īpaša, te ir ļoti īpaša enerģētika, tāpēc tie cilvēki atbrauc, viņi jau tā jūtas labi, un plus, ja viņus vēl labi apkalpo un iedod fantastiski garšīgu veselīgu ēdienu, tā ir pati pilnība. Un dažādība šodien tiešām netrūkst no smalka šika līdz kārtīgai lauku sētai. Mēs nodarbojamies ar bioloģisko lauksaimniecību. Es pati esmu mācījusies par pavāru, un daļai radās šī doma apvienot abus divus procesus, lai būtu patīkami gan man, gan visiem pārējiem. Viss balstījās uz produktiem, kas ražot šeit uz vietas. Arī saldējuma kokteļos tika izmantot pašu audzētās odziņas. Viesu bija īstenībā daudz. Sākumā bija ļoti liels stress, jo mēs to darām pirmo gadu. Vienā momentā likās, ka mēs neko nepaspējam, mēs neko nevaram. Tad atnāca otrā elpa, saņēmās bērni, saņēmās lielie un viss izdevās. Un lai gan mums nebija lēmts paviesoties visās 14 mājas kafejnīcu vietās, mājup devāmies ar sajūtu, ka gulbenieši var, prot un dara visu no sirds. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.